Nu, labrīt visiem! Šajā 3. decembra ļoti agrējā rītā ir beidzot pienākusi tā diena, kad mēs esam savākušies, sadarījušies, lai dotos apciemot mūsu cilvēku, jāsaka, man liekas, tos labākos draugus, kas nav cilvēki, bet kas ir dzīvnieki. Un jā, beidzot mēs es un Edgars dosimies uz dzīvnieku patversmi. Jā. Atkal pie tiem pašiem mūsu draugiem ķepā. Tā kā, jā, šis būs tāds, varbūt, nezinu, emocionālāks video vai savādāks. Jebkurā gadījumā decembris, jūs jau zināt, kā ir došanas laiks, Ziemassvētki, viss pārējais. Ārā gan aiz logu vēl joprojām ir diezgan preteklīgs, bet ko var izdarīt? Tāda mums tā māte daba nav vēl pagaidām devusi sniegu. Tas nozīmē, ko? Mēs braucam uz Rīgu, ja mēs braucam uz Rīgu, tur satiek Edgars un tālāk mēs jau braucam pie viena, nu jāsaka, varbūt tagad jau būs topošais kanāla draugs, ja, ko jūs redzēsiet video vēlāk, kurš parūpējās par to, lai mums būtu pēc iespējas vairāk pārtikas, ko aizvest dzīvniekiem, un jā, un te jau varēsim pašus dzīvniekus arī jums parādīt. Tā kā liels paldies arī jums visiem, kas jūs šo skatāties, ja. Es esmu tā kā tas prērijas spoks, parādos uz vienu video gadā šeit, pārējie visi Patreonā, bet šis video noteikti būs pieejams pilnīgi visiem. Tā kā daram labas lietas, lai jums foršs atlikušais video, un tad jau tiekamies. Nē, nu pie laiciņš ir vienkārši fantastisks ārā. Ņemot vērā visu, kas šodien ir jāizdara, tas ir diezgan daudz. Kas ir tas? Vape Nation! Dodamies principā tagad rekur satikt Edgaru, un tad jau šaujam tālāk. Man ir jāizlūk šis Master Photo, man liekas. Man vajag nopirkt normālu gimbalu šitam brīnumam. Un tad mēs braucam jau pakaļ Paikai, un tad braucam uz patversmi. Tā kā trakas lietas priekšā. Jā, Edgars mani savāca, mēs braucam tagad pēc jaunā šitā te tripoda, jo man zīm balšas lūsto. Skatieties. The fuck is this, blēd? The fuck is this? Exactly tieši tādā stāvoklī viņš ir, tāpēc man vajag citu. Zdaro! Man Froto, kuram nebūs. Tagad tur ir. Sūds ir nopirks. Audi joprojām ir Audi. Big Benz. Un jā, tagad braucam uz Baronu kvartālu. Baronu kvartālā parādīšu jums spotu, kur tad mēs pirksim Paiku. Nē, bļaid. Man vajag bankomātu, ko man vajag. Dodamies iekšā. Ne tik ļoti furnā. Tik tuvu nevajag, ja? Tik tuvu nevajag. Man liekas, ka šitas viss varētu būt priekš mums. Daudz lietas. Tā. Šis ir Ruslans, kurš ir labais cilvēks, paldies viņiem, ja? Kurš mūs sapazīstināja un teica, rekur, brauc un sarunāsiet. Droši. Tā kā esam novienojušies. Un šis viss brauc uz šis un vēl, jā? Tur tā kaut. Viss tā kaut. Jūs redzēsiet daudz visa kā. Mēs noteikti, ja jūs kādreiz iepērsies atceraties par šo veikalu, ir īpaši tie, kas dzīvo centra rajonā, jūs vēl kaut kur esat? Jā, un mums ir Zoozone LV, tur apskatīties mājaslapā, kur tie veikali ir. Zoozone LV, dzirdējāt, jā? Skatāties tur un atbalstiet to, kas atbalsta mani, atbalsta to, ko es daru, un jūs atbalstiet viņus. Tie, ka mājdzīvnieki ir. Tā kā super, Ruslan. Jā. Veidam uz mašīnu, ne? Jā, krāmējam. Krāmējam iekšā. Pārbaudīsim to, cik ietilpīgs ir Edgara auto. 2 metri. Es zinu, ka viņš ir ietilpīgs. Tāpēc, ka tā, kad es pārvācos, viņš bija numur 1 vedējs visam. Ja jūs kādreiz domājat, ka Audi nav ietilpīga mašīna, šodien viņam pierādīs, ka viņa ir. To es jums atvičāju. Bišķi kaut ko aizvadīs, ne? Bišķi. Nedaudz. Vienu šādu tačku jau piekrāmējām, vēl viena. Viņiem pietrūks tikai šis te Santa cepures. Pēdējās 3. Tikai Eidžu testē. Ko, vai saiet vai nesaiet. Mēs bijām šeit, Zoozonā. Mēs ejam tik galā, un mums ir jābrauc, lai vēl paspēt uz gaišo dienas pusi. Tur vēl, zini kā, kamēr izkrāmēsimies, tā vien būs. Eidži gatavs? Otrai daļai. Sakrāmēts ir, tagad otra daļa tikai. Jā. Laižam. Ar laiku mums ir šodien, dienas pirmā puslapa gājām ārā, vismaz es.
Man bija tīri ok. Es nezinu, vai kamerā vispār to var redzēt. Aha, aiziet. Aiziet! Tā, mēs tagad esam nonākuši no asfalta uz, jā. Jā, ir labi. No asfalta uz jā. Tagad mums būs timelapse tagad, kaķi. Vai ne? Mums būs timelapse tagad jānoliek. Kā mēs visu to velkam ārā. Tad, kad jūs sūtat un palīdzat, tas viss ir super labi un dariet to, turpiniet to darīt. Nekad nebeidziet to darīt, tāpēc, kad tas ir svētīgi. Ja? Un tās emocijas un viss tas, ko jūs no tā dabūsiet, tas ir neatcerami. Atbraukt uz šajieni, tā emociju gama ir vēl 100 reizes lielāka. Tāpēc, ka tu redzi, kas notiek, tu redzi, kā dzīvo, tu dzirdi stāstus par suņiem, par kaķiem. Un tad tas viss ir tāds vēl vairāk, tā kā jūtamāk uzreiz. Bet jā, mēs esam izdarījuši super labu darbu. Ja jūs gribat, apskaties viņu Facebook lapā, ja? ķepā, kas notiekās. Viņiem ir gan Facebooks, manuprāt, arī Instagrams. Čekojiet, skatāties, un es domāju, ka arī varbūt jūs sev atradīsiet kādu draugu. Iemetīšu arī visus linkus uz patversmi aprakstā, un noslēgumā gribu arī pateikt lielu paldies visiem jums, ka jūs esat bijuši, palīdzējuši. Ja, un liels paldies arī Rein.gg, jo viņi bija daļai arī par šo atbildīgie, viņi palīdzēja ar šo te projektu, tā kā links uz viņiem arī aprakstā. Ja, šis tāds pozitīvs video, bet viņiem vienkārši mazais paldies no manas puses, jo ja es neesmu pozitīvi, ja es varētu to darīt, palīdzēt, es nedarītu, es nevarētu vienkārši fiziski, vai ne? Bet es varēju, mēs Redži esam izdarījuši super lielu darbu, viņam paldies, viņš filmē, turēs kameras stāv, un es domāju, ka es ar jums visiem tikšos nākamreiz. Kad tas būs? Noteikti, kad rītdien streamā, kad tu šo skaties, vai šodien streamā, vai rītdien streamā, ja, neatkarīgi. Paldies, ka noskatījies šo te video, uz pozitīvas emocijas, vēl jums kaut kādi pāris kadri ar dzīvnieciņiem, un tiekamies atkal nākamreiz. Staro, es evolūšanā tagad strādāju, ko jūs?